Labdien, godātie deputāti, cienījamie klātesošie speciālisti. Tātad šodien ir ārkārtas domas sēde, šoreiz citās telpās, lai varētu ievērot visus drošības noteikumus jaunajos apstākļos, un varam būt lepni, ka mums ir tāds liels kultūras nams ar lielu zāli, kur bez problēmām varam noturēt arī domas sēdi šobrīd. Un paldies, ka atvēlējāt laiku un ieradāties. Šodien jautājumi mums ir 4 ārkārtas sēdē. Un deputātu kvorums ir pietiekošs, ir 8 deputāti, iztrūkst 1. Tātad pirms sēdes saņēma īziņu, ka viņš ir pavasara darbos, un arī iemesls ir attaisnojošs. Tātad šodienas sēdes darba kārtība jautājumi, par cik komitejas nav bijušas, ir 4. Tie tika saulaicīgi izsūtīti arī iespēja robežās uz jūsu e-pastiem, un arī šodien lēmumu projektus un informatīvos materiālus mēs skatīsim uz ekrāna, Nora parādīs. Tātad viss skaņas ir nodrošināts, līdz ar to, ja pie darba kārtības nav nekāda papildinājuma, centīšos runāt skaļi, lai man var dzirdēt, tad arī aicinu šādu darba kārtību apstiprināt, varbūt no sākuma, ja ir kaut kādi jautājumi, Nora, tu vari uzlikt darba kārtību? Tātad darba kārtība, es atgādināšu, pirmais jautājums ir par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojumiem ārkārtas situācijas laikā, otrais par Naukšēnu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, trešais par grozījumiem Naukšēnu novada pašvaldības 15. jūlija 2009. gada saistošajos noteikumos numur 1 Naukšēnu novada pašvaldības nolikums, un ceturtais par 2020. gada 23. marta rīkojumu numur 736 par nekustamā īpašuma nodokļu par 2020. gada samaksas termiņu noteikšanu apstiprināšanu. Tad arī, kas par ir? Nav. Tad, vai ir papildinājumi pie darba kārtības un jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt un nobalsot par esošo darba kārtību. Kurš ir par? Tātad, kurš pret? Atturās. Darba kārtība ir apstiprināta. Tā, pirmais jautājums ir par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojumiem ārkārtas situācijas laikā. Šo lēmumu projektu mēs esam gatavojuši kopā ar speciālistiem, sociāla dienesta vadītāju, ar Naukšēnu novada vidusskolas direktori un arī pāriem speciālistiem. Un lēmumu projekts sagatavots, un tas paredz, ka tātad mēs organizējam no valsts budžeta dotācijas un arī pašvaldības budžeta līdzekļiem sniegt atbalstu ēdināšanai Naukšēnu novada deklarētajiem bērniem, tātad izglītojumiem. Sākumā pirmais apakšpunkts ir par 1.–9. klašu grupu, kuru dzīvesvieta ir tātad mūsu novada teritorijā, un kuri nāk no trūcīgajām, maznodrošinātajām daudzbērnu ģimenēm un arī bērni invalīdi, un pārtikas pakas vērtība 16 eiro. Un tas tiek organizēts 2 nedēļās reizi. Un otrs apakšpunkts paredz šo pašu darbu veikt tātad grupai atbilstoši 10. 12. klase mūsu novadā deklarētiem izglītojumiem un pirmskolas vecuma bērniem, kuri ir deklarēti mūsu novadā. Un trešais punkts ir par šādu veidu atbalstu ēdināšanai Naukšēnu novada izglītojumiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi šī ārkārtas situācija un Covid-19 krīze. Pārtikas pakas arī 16 eiro vērtībā, reiz 2 nedēļās. Tātad atbilstoši, ja tas nav tajās kategorijās, kas ir 1. 2. punktā. Un šeit šos priekšlikumus un situācijas izvērtēs Naukšēnu novada sociālais dienests. Lēmums ir piemērojams ārkārtējās situācijas darbības laikā.
Protams, par šo situāciju tur var paskaidrot varbūt plašāk gan skolas vadība, gan sociālais dienests, bet mēs skatīsimies labāko pieredzi. Šobrīd tas ir ar pārtikas pakām. Dalīsim to gan skolas teritorijā, gan arī pievedīsim uz mājām klāt. Bet es pieņemu, ka varbūt pēc pirmās reizes mēs izdarīsim secinājumus un varbūt kaut kādā veidā arī šo sarakstu papildināsim vai arī uzlabosim šo darbu, kā to labāk var izdarīt. Varbūt ir papildinājumi no speciālistiem. Un vai visiem ir skaidrs par šo lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Didzi. Tā, tur droši vien atbildēs labāk skolas direktori. Jā. Nav standarta, katra pašvaldība var izvēlēties piegādātāju. Mēs, gatavojoties šim, un lai nekavētos ļoti, jo citas pašvaldības jau pakas dala, esam skolas virtuvi apzinājuši iespējamo piegādātāju šai reizei, kam nav jābūt vienmēr vienam un tam pašam. Šoreiz tas ir augļu servis, viņš ir sataisījis sarakstu. Arī skatījāmies sarakstu kādu citām pašvaldībām. Vēl šodien nebija no rīta skaidrs gala cipars. Šobrīd viņš ir pa 16,03 €. Detalizēt nezinu, pēc tam arī nosaukt, var arī nosaukt, kādu interesē, kas tur iekšā. Viņi gaida šīs sēdes beigas, lai mēs varētu piezvanīt un redzēt pateikt skaitli. Un šīs pakas dabūt 4. rītā, kad plānojas vešana vai vietējiem naukšāniešiem saņemšanu uz vietas. Un ja bija jautājums domāts par to, kas piegādās pakas uz mājām, tad domāts ir ar... Kas piegādās pašvaldību. Tātad, bet tālāk pa mājām tas ir pašvaldības autobusiņš ar darbinieku, kas arī brauks līdzi un pēc saraksta nogādās pa mājām šīs pakas. Tā, varbūt vēl ir jautājumi papildinājumi. Cik tās ģimenes, cik ir pašvaldības finansējums tajā iekšējā, tur ir tas valsts. Tā, grāmatvedi droši. Jā, man tur ļoti tāds jau. Tātad jautājums par finansējumu. Labi, jā, finansējums ir tā kā arī pašvaldības, ja tur ir tas valsts kaut kāds. No valsts ir 71 cents, ko mēs dabūjam dotāciju. Jā. Pārējais ir pašvaldības. Tas ir par 1/4, vai ne? Tas ir par 1/4, bet ja neiztērē 1/4, tad drīkst tērēt no 5. līdz 9. tālāk. Cik tie trūcīgie ir, cik mēs esam gatavi? Kopējais skaits, tā sociālās dienas apmēram kopējo skaitu varbūt var pateikt orientējošo šobrīd. Es tagad domāju, 35 ir mani, ko mēs dosim no kategorijas daudz bērnu, trūcīgu, maznodrošinātu un invalīdu. Un plus, es tagad domāju, cik mums tur iekrāsotie bija vēl, kas jau ir skolas sarakstā. Tur kādi Skolas sarakstā iekrāsotie, bet tie kā daudz bērnu ģimenes ir 39. 39. Ceru, ka viņi nepārklājas ar tādiem 35. Nē, viņi nepārklājas. Pēc skolas sarakstā. Jā, piedodās, sarakstā bija 69. Bet tad Jā, plus vēl tie, kas nemācās. Vajag arī paskatīties tos, kuriem nav šis status, jo arī situācijas ir diezgan trakas. Un iesaistījās audzinātājs, sociālais pedagogs un papildus mums ir sarakstīņš, kurā tātad vēl ir šādi, ko mēs vēlētos, ka viņi dabūto paku, ir 34. Tātad 39, kas ir daudz bērnu, kuriem tā kā pienāktos pats par sevi, un citi 34. Šī ir matemātiski, ja tā par upi jau uzmet, ja mēs zinām, ka tur ir tās 8 ģimenes. Jā, ap 100. Cik tas ir? Ap 100, apmēram. Nav. Ap 100. Kā manā sarakstā ir 73, Aleksa bija 35. Tas ir 100 reiz 8. Mazsaucējs 140. Tas jautājums jau par to trešo punktu, kā to traktēs? Kas ir tie kritēriji? Trešo punktu, tas bija arī mūsu skolas
situācijas visas, jā. Kādam var būt ļoti briesmīgi apstākļi sakarā ar to, ka viens vecāks vai abi pēkšņi zaudē darbu. Un mēs viņu neklasificējam un nezinām neko par viņu, bet fakts ir tāds, kā viņš parādās, jā. Un tāpēc mēs esam ieguši e-klasē, kad jā, ģimene nesaņem datu un viņiem neatbilst šim te statusam, bet viņiem ir šī ārkārtas situācija, tad viņiem ir iespēja rakstīt un pieteikties. Vienkārši rakstīt, divā formā rakstīts pamatojums. Jā, viņu rakstu mēs ar sociālo dienestu izzinām un pētām. Mēs dodam iespēju, jā, jo mēs nevaram zināt visu situāciju. Šajā gadījumā jau arī trūcīgais saņems dubultātās pārtikas pakas. Būs kaut kāds loks. Lūdzu? Trūcīgie jau saņems dubultā šeit to. Nē, nesaņems dubultā. Dubultā neviens nesaņems. Ja viņš atbilst to pirmā punkta vai otrā punkta tam statusam, tad jau otrais viņš vairāk neprasa. Nē, nesaņem. Nē, nu jā, bet tas ir reizes pusgadā, reizes ceturksnī, un tās ir citveida pakas. Tas ir sarkanā krusta pakas, ja. Šīs šobrīd ir saistīts tikai ar, varētu teikt tā, ar ārkārtas situāciju, ar mācību darbu mājās. Jo tie skolēni mācas mājās, viņiem ir lekcijas, attālinātais darbs vispārējais, un līdz ar to, lai nodrošinātu maznodrošinātiem šo pārtiku, šādā veidā tiek organizēts. Ir pašvaldības, kas to dara ar pārtikas kartēm, to šobrīd it kā nepieļauj ministrs kabineta noteikumu, mēs pieņem, kā laika pieļaus. Līdz ar to arī mēs varbūt pārskatīsim vēlāk šo paku organizēšanu, bet šobrīd tās ir pakas. Ir, protams, pašvaldības, kas piegādā silto pārtiku vai silto ēdienu katru dienu, bet tas pamatā ir pilsētās, kur attālumi ir mazāk, kur to ir izdarīt vienkāršāk un kur ēdinātājs ir uzņēmums. Lūdzu? Es gribu papildināt mazliet par tiem, kas nonāk pēkšņā krīzes situācijā un viņiem tur pārtiks problēmas, viņi drīkst vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu kā pabalsts naudas, pabalsts krīzes situācijā, lai saņemtu un arī pārtikas paku. Tāda iespēja ir tām ģimenēm, kas, es arī mazliet domāju, ka dubultojas, bet es sapratu, ka skolnieki, jo mēs trūcīgiem bērniem, ģimenēm trūcīgām, to ir pārtiks pakas. Jā, šeit ir orientēts mērķa auditorija skolēni vai, ieskaitot pirmskolas bērnu vecumu grupu, deklarēt augšā novadā. Teiksim, tās pakas, ko sociālās dienas min, tās ir sarkanā krusta, nedaudz cita rakstura pakas, un tas ir visām ģimenēm, un tas nenotiek. Tas ir retāk, jā? Tas nav, jā, bet viņš arī tiek skaitīts uz cilvēku. Viņš ir, tātad, ja man ir 6 mēnešu status, tad es varu dabūt uz cilvēku 4 pakas. Uz cilvēku. Šodien mums ir kontrola arī pārtikas. Tāpēc es domāju, ka man jāizvērtē, jādod, ka es varu nodrošināt, bet tā ir mūsu individuāla izvērtē. Jā. Vēl es varbūt, papildināšu šo informācijā to, ka mazā novadā droši vien ir labāks iespējas tomēr zināt par šiem ģimeņu apstākļiem un arī saņemot pirmajā reizē to palīdzību, sagaidīt kaut kādu atgriezenisko saiti par to, vai tā paka un pakas saturs ir bijis noderīgs, vērtīgs, kā viņš ir jāuzlabo un vai tas tiešām ir, kādā veidā tas ir sagaidāms vai organizējams nākotnē. Šobrīd mēs ejam tā, kā saka, kāds ir priekšlikums arī no kā dara citas pašvaldības un kā arī mēs jūtam, kā tas būtu labāk jāorganizē. Varbūt vēl ir par lēmumu projektu un par jautājumiem. Es vēl gribu pajautāt, paka domāta reizi 2 nedēļās, 16, 18, tas nozīmē, ka tā viena pakas, un pēc tam 2 nedēļām tā paka arī 16, tāpat tā summa ir 2 nedēļām, jā? Jā, tas ir... Viena paka uz 2 nedēļām 16, 18, pēc 2 nedēļām atkal 16, 18. 16 eiro vērtībā paka. Jā, bet uz 2 nedēļām. Uz 2 nedēļām. Tā viena paka uz tām 2 nedēļām. Tas
Tas izcenojums ir arī radies no tā, ka šobrīd skolas mācības, ka bija klātienē, tad ēdināšana izmaksāja €60 pusdienas. Līdz ar to arī reiz 10, tātad 10 darba dienas, tas ir €16. Uz 2 nedēļām. Protams, pārtikas saturs visticamāk, kad nedaudz mainīsies nedēļa no nedēļas, ja tas būs ilgtermiņā. Bet tā. Varbūt vēl jautājumi? Tā citi priekšlikumi? Tas ir no tās ēdināšanas budžeta, ja? Principā, jā. Tas, kas ir paredzēts jau. Jā. Es domāju, vai nesāksies, kā varēs paskaidrot, kas būs iekļauts, kas nebūs. Ja trūcīgais un otrs, ko skolīgs. Speciālisti. Nē, es saprotu trūcīgam statusam, bet tam, kas nāk klāt no skolas, kā ieteiktais, rekomendētais. Nē, tāpēc izskatīs katru individuālo gadījumu. Lielākā daļa. Es teicu, ka skola ielika arī e-pasē ka ir iespēja pieteikties. Un ja būs negatīvi domājuši un pupinātājs, kuram vienmēr tad viņš izlasīs šo te un sapratīs, ka viņš var pieteikties. Un ja tiešām viņam būs tāda situācija, viņš rakstīs un nebūtinās. Bet ja viņš sapratīs, ka viņš nevar pieteikties, jo abi vecāki strādā, tad viņš arī nepieteiksies un arī nebūtinās. Ja? Šī iespēja ir dota. Es domāju, ka... Tālāk mēs dzievi novainām visu un pārējiem neviens nedrīkst. Piesakties. Rakstiet, kas ir situācija. Es saprotu, ka mums ir šodien arī tas skaits, ne? Šitām 2 nedēļām jau jāzina. Precīzi. Nē, mums ir jāapstiprina noteikti. Skaits ir šobrīd diezgan orientējošs, bet viņš ir ap 100 plus mīnus, jā. Es domāju, ka līdz 100, bet cik te ir tāda, kas nav? Cik te vispār tas skaitlis ir? Kāds vispār? Bērni. Mēs jau tikko to izrunājām. Skolā? 240, 200. Cik ir skolnieku vai cik ir bieži? Cik tad ir vispār tādi bērni, kuriem vispār tagad piesakās? Jā, tas ir tas procents. Sauc skaitus. Skaitās skolas ir 73. No tiem pienākos tāpēc, ka tā ir Augāņu ģimene 39. Un citi, kurus mēs kā skola redzam, kas ir arī tādi apstākļi, būtu jābieži 34. Plus Aleksandrs saraksts ar 35. Jā, viņš var arī papildināties. Protams. Tā, varbūt, vai ir skaidrs visiem? Tā. Tad, vai ir citi priekšlikumi pie šī lēmuma projekta, par šo lēmumu projektu? Tad tur papildinās vēl tajā paskaidrojumā, nebetajos 2 punktiņos ar bērniem invalīdiem. Tā, ja nav, tad es aicinu atbalstīt un par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies. Otrs jautājums. Par Naukšēnu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Tā. Šis jautājums ir sagatavots sakarā ar Beigāzē nogāstiem kokiem Brantiņas ielā un nozāģētiem, kur ir uzskaitīts 103,50 kubikmetri, un, lai tos oficiāli varētu atsavināt, tad būtu nepieciešams apstiprināt lēmumu projektu par to, ka pašvaldībai atļaut mantas novērtēšanas komisijai un izcelsmes komisijai pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašumā Brantiņas ielas sanitārā cirtē šajā 498. kvartālā 3. un 4. nogabalos iegūt 103,50 kubikmetru kokmateriālu pārdošanas personai ar piedāvāto visaugstāko cenu. Un aizmugurē tātad ir arī tiem, kuriem ir papīra formātā lēmuma projekts, ir šis cenu aptaujas piedāvājums, kur var redzēt sortimentu, kopējo kubatūru un arī aptaujas veidu un arī termiņu, līdz kuram mēs pieņemam šos cenu aptaujas pretendentus.
Tāda ir situācija. Protams, šobrīd ārkārtas situācijā valstī varbūt tas tirgus nav pārāk aktīvs, bet tāpēc arī ir jāsteidz apstiprināt un arī jārealizē šis pasākums līdz galam. Tātad, vai ir šeit papildinājumi no speciālistiem? Vai te jau ir nozāģis? Tie ir nozāģēti un nolikt krautuvē jau. To beļu ailu, ja, to malku, kāpēc paši sev mēs nevaram to malku. Bet malka būs lētāk, teiksim, pārdodot to, kā materiāli ir cerība. Mēs malku kaut ko iepērkam, paši savu malku kaut ko pārdodam. Tur daudz viņi nav, jā, tie 19 kubi, bet kaut kā tā jocīgi, jā, mēs, teiksim, varbūt to malku pa lētāk pārdodam un paši iepirksim, jā. Speciālists Egils paskaidro situāciju. Es teikšu tā, lai tas apjoms būtu tāds interesantāks pircējiem, ja? Tad ir jāmēģina kopā, un mums ir daudz vienkāršāk, viņš šito tādā veidā nokā. Lai kravu pildu. Priekšsēdētājs teica, ka tirgus nav aktīvs, es nezinu, redzēs, kad būs. Šodien ir 4 pieteikšanās, neviens nav piezvanījis. Informācija jau ir cita šobrīd. Piezvanījis nav, bet ir oficiāli jau iesniegt jau piedāvājumu. Jā. Tā, Didzis jautājums. Kurš tad izstrādāja to cirsu? Izstrādāja vietējais uzņēmējs pēc cena aptājas telefoniskais. Kāpēc viņš neņēma? Tas jau ir cits bišķiņ. Citi zāģē, citi nodod. Jā, kopš kur laika pašvaldība nodarbojās ar tādu uzņēmēju darbību. Tā. Tā Tā ir saimnieciskā darbība, tā ir baigā uzņēmē darbība. Mēs jau, kā saka, mums jau tā tie īpašumi ir ļoti simboliski maz. Vienkārši tas bija spiestā kārtā, tāpēc, ka bija vēgāzē nogāsti tie koki. Ja. Kā tu zini, cik daudz tev 500 tur vērši nogāst? Braucuvē salikt visi kaudzē, visi uzmēnīts un jāapjoms un kārtībā. Nē, tas... Ko mēs esam izdarījuši nevienu? Nē, neko, tagad cenu sēdē. Tagad tādos ir lētāk nekā tādājā. Neviens jau cenu krīt tāpēc, lai jāvarbūt tāpēc, ka ir šī situācija valstī. Arī jā. Viss jā. Tāpēc, ka viss... Redziet, varbūt ir piedāvājumi, mēs vastamies, kas notiek. Jā, labi, varbūt vēl ir kaut kādi ieteikumi jautājumi pie šī. Šis jau faktiski nevis cena aptāju, bet piedāvājuma iesniegšana. Te jau nenotiek debats par cenu. Kurš iesniegs augstāko cenu? Kurš iesniegs nolikumā nav rakstīts vērtēšanas kritērija. Tur ir saimnieciskākais. Būs augstākā cena, tas? Jā. To tu man mutiski saka, bet ne jau nolikumā. Bet tu te piedāvājumā, jo viņš ir vietas cenu. Un vai mēs tagad apstiprinām to, kādu cenu piedāvāsim? Nē. Mēs apstiprinām apjomu un noteikumus. Vai nav ārkārtas sēde? Tas nozīmē, ja viņi piedāvās, piemēram, visu kopējo apjomu mazāku par malkas cenu, mēs varbūt viņu malkā paņemam, nevis tā komisija. Es jau tagad... Jā. Jā, tad jāskatīsim nākamā sēdē. Tā. Jo te jau tā, ka komisija var rīkoties uz savu galvu ar publisko mantu līdzekļiem. Nezinu, tas ir no piedāvājuma, tas ir atkarīgs no piedāvājuma. Šitā sēde būtu pusē 5 vakarā jātais. Tad, kad ir beigušies iesniegt piedāvājumu un viss atvērts vaļā. Grūti pateikt. Es domāju, ka cerams, ka tā cena būs augstāka par malkas cenu. Ja viņa būs zemāka, tad arī liekam uz nākamo sēdi un lemjam savādāk. Tā vēl pie šī, vai ir kaut kāda konkrēta ieteikuma? Neticu, ka 549 brīvi aizies par 26 eiro. Cik pašvaldības sēkā vai nav? Cik? Pēc siltināšanas tas mazāk, pirmā sezona rādīs. Šogad jau slikts rādītāji. Tā labi priekšlikumi vēl no kolēģiem, kas nav tikuši pie runas. Tā, vai ir cits absolūts skatījums, vai
Ja nav, tad es tomēr mudinātu un arī aicinātu apstiprināt šo lēmumu projektu. Un paldies Dievam, tiešām ir pietiekušies, kā saka, pāris firmas, cik ir informācija. Tā, kas ir par šo lēmumu projektu? Kas pret? Kas atturās? Aigi bija par vai? Par. Trešais jautājums par grozījumiem Naukšēnu novada pašvaldības 15. jūlijā 2009. gada saistošajos noteikumos numur 1 Naukšēnu novada pašvaldības nolikums. Faktiski tas ir saistīts ar ārkārtas situāciju, izdarīt nolikumā izmaiņas, kas arī paredz attālināt organizēt komiteju un domas sēdes. Tā, vai ir kaut kādi jautājumi pie šī lēmuma projekta? Citi priekšlikumi? Ja nav, tad es... Faktiski jā. Jā, ir. Lai būtu iespēja, jā. Ja ir tādi inventārs un apstākļi un vēlmes, tad to nolikums pieļaus tā organizēt. Bet tas nav obligāti. Bet šeit ir teikts, ka konkrēti visa domas sēde, tas nozīmē visi deputāti. Kā visi? Piemēram, kad visi domas sēde notiek. Piemēram, ja es personīgi nevaru tikt uz domas sēdi, es varbūt varu attālināt pieslēgties uz kādu citu domas sēdi. Varbūt var attālināt pieslēgties. To jau likums ļauj. Jā. Tas ir uz visu sēdi šeit attiecas. Nākotnē tās kā... Nē, protams, ir tādi precedenti. Mūsu gadījumā nav bijuši, bet citās domēs tā ir bijis. Es braucu kaut kad no speciāli. Nē, pagaidām es arī nesaku, ka nākamā sēde līdz ar to būs attālināta organizēta. Visticamāk, ka nebūs, jo mums tāda ir iespējas organizēt, kā saka, ievērojot tās distances visas. Bet, lai mums tāda iespēja būtu vismaz. Tā, lai nolikums vismaz to pieļaut. Varbūt vēl ir kaut kādi priekšlikumi, jautājumi? Nav. Tad es aicinu arī apstiprināt šo lēmumu projektu. Kas ir par? Pret? Atturās? Lēmums pieņemts. Un pēdējais jautājums par 2020. gada 23. marta rīkojumu numur 736 par nekustamā īpašuma nodokļu par 2020. gada samaksas termiņu noteikšanu apstiprināšanu. Tātad 23. martā, arī ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, pašvaldībā tika izdots rīkojums par nekustamā īpašuma nodokļa par 2020. gada samaksas termiņa noteikšanu, kas noteica to, ka par šo gadu, tātad 2020. gadu, ir iespējams nekustamā īpašuma nodokli maksāt līdz 2020. gada 16. novembrim. Un tas būtu pareizi, ka šo rīkojumu mēs apstiprinām domas sēdē. Tā, vai ir no speciālistiem arī kādi papildinājumi vai labojumi pie informācijas? Jo šobrīd arī nāk dažādas vēstules ar priekšlikumiem par varbūt nomas maksas atbrīvošanām. To laiks rādīs, kā tas viss tālāk notiks un organizēsies. Bet šobrīd par nekustamā īpašuma nodokļu termiņa maiņu. Ja nav citu priekšlikumu vai ir pie šī lēmuma projekta? Man ir viens jautājums, cik liela ieteikuma uz budžetu? Šīs? Jā, kas te? Grāmatvedis pateiks precīzi, bet es domāju, ka lielākā daļa cilvēku 50% jau ir samaksājuši, līdz ar to tas vairāk attiecas uz tiešām cilvēkiem vai uzņēmējiem, kuriem šobrīd varētu teikt tā naudas aprita kaut kā iekavējās vai? Ines, jā? Jā, vairāk kā 50% jau ir budžetā par nekustamā īpašuma nodokli. Ja skata soda naudas, tas apmēram ir gadā 1300 mēs ieņemam. Vai tas ir ļoti būtiski pret visu? Nē, es domāju, katrs cents ir būtiski. Nē, ir jau, jā, bet zinot iedzīvotājus ar grūtībām varbūt. Protams. Tas jau nenozīmē, ka viņš nevar maksāt, viņš jau arī šobrīd maksāt, vienkārši tā soda nauda aprēķināšana iestāsies no 16. novembra. Vēl jautājumi? Bet tas neatiecās šīs soda naudas tās, kas jau ir iekrātas 19, 18, jā, tas ir šī tekošajā gadā. Okay. Varbūt vēl jautājumi?
Nav citi priekšlikumi. Tad es aicinu arī par šo lēmumu projektu nobalsot. Kas ir par? Pret? Atturās? Lēmums pieņemts. Tātad 4 darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Jautājumi nebija skatīti komitejās, līdz ar to sanāca varbūt padiskutēt garāk un plašāk. Bet arī par pirmo jautājumu, jā, arī speciālisti, varētu teikt, 3 dienu garumā, joprojām par to diskutē. Un es domāju, ka mēs izdarīsim tā pēc vislabākiem paraugiem, plus mīnus. Centīsimies vismaz. Paldies deputātiem par darbu un arī speciālistiem. Ārkārtas domas sēdi es slēdzu.